Pirmdienas vakarā no sacensībām Zviedrijā atgriezās Talsu hokeja kluba U10 komanda, mājās atvedot 2. vietas medaļas. Otrdien puiši jau atkal kāpa uz ledus, lai gatavotos nākamajām sacensībām. Talsu hokeja kluba U10 komanda piedalījās sacensībās Zviedrijas pilsētā Ludvika. Uz Zviedriju devās 16 zēni, treneri un vairāki vecāki. Ceļš esot bijis garš un nogurdinošs, bet tas netraucēja iegūt 2. vietu, par kuru lepojas ne tikai komanda, bet arī vecāki. Puiši spēlēja 5 spēles turnīrā un 2 draudzības spēles. Pretinieki bija komandas no Zviedrijas. Kā gājas Zviedrijā, par to stāsta paši spēlētāji. Kā tev gāja Zviedrijā? Ļoti labi. Dabujām 2. vietu. Kāpēc tu vispār spēlē hokeju? Jo mans komandas biedrs dzīvoja Jaunpagastā, un viņa mammai radās doma, ka jāspēlē hokejs, un tad viņš pasauc mums arī. Kā pa ceļu jums gāja? Ko jūs darījāt? Dziedājām dziesmas un spēlējām spēles. Kāpēc tu spēlē hokeju? Patika labāk. Kā tu izvēlējies kļūt par vārdsargu? Man tā daudz nepatīk ātrs, daudz nepatīk slidot, labāk tik vārdsargam būs. Ķert rips tā labāk. Cik vārdus tu ielaidi Zviedrijā? Ar 2 draudzības spēlēm kopā 13. Kā tev gāja Zviedrijā? Labi. Tikai nesanāca, dažreiz nokrīt, dažreiz nē. Daudz izdevības bija, golam neiemet. Vajadzēja ātrāk slidot, lai vinnētu, lai dabūtu 1. vietu. Kāpēc tu spēlē hokeju? Sākās tad, kad es aizbraucu uz Maseniem, tad man iepatikās slidot, un tad es arī sāku spēlēt. Visi spēlējāt ar Zviedriem? Jā. Jūs ar viņiem kaut kā arī runājāties? Jā. Kādā valodā? Angliski. Jo tā var sarunāties ar viņiem. Tad jums kā hokejistiem arī jāmāk valodas? Tā sanāk. Pastāst, kā tev gāja Zviedrijā? Man Zviedrijā gāja ļoti labi. Kā tev patīk spēles, ko jūs spēlējāt? Man patīk, tur bija ļoti forši, un tur citreiz par godu mums arī pašās beigās skanēja valsts himna. Kāda bija jūsu pretinieki spēcīgi? Īpaši. Ļoti daži bija tādi spēcīgi, bet daži nebija tik īpaši. Bet pārsvarā jau bija spēcīgi. Kā tev gāja Zviedrijā? Man ir ļoti labi, jo es iemetu dažus golus, un mēs dabūjām 2. vietu. Ko jūs darījāt pēc spēlēm? Ja mēs uzvarējām, mēs bišķiņu nosinējām. Ja mēs zaudējām, tad mēs neko nedarījām. Stāst, kā tev tur gāja? Labi. Tur bija, mums gāja labi, jo bija, mēs dabūjām 2. vietu. Kādas bija spēles? Gan bija vieglas, gan bija grūtas. Un arī bija sīvas. Ārpus Latvijas tika pavadītas 5 dienas, no kurām 2 notika spēles. Kā atzīst vecāki, Zviedri nesot bijuši gatavi tik aktīviem atbalstītājiem, jo latvieši prot savas hokeja komandas uzmundrināt un just līdzi. Lai jaunieši nokļūtu Zviedrijā, vairāki uzņēmumi ziedoja naudu transportam un lielu atbalstu devuši paši vecāki. Pie hokejistiem viesojās Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.